Man uzrakstīja Instagramā ziņu, vai es nevēlos nopirkt automašīnu par 1 eiro. Un es sākumā domāju, ka tas ir skams, jo man arī visādi miljonāri ir rakstījuši, ka vajag šo te tur mazliet pārskaitīt un ieguldīt, un es tikšu pie lielas naudas summas. Un, jā, protams, tas viss beigās ir skams. Un man arī bieži piedāvā Instagramā pirkt automašīnas 2 reizes dārgāk kā tirgus cena, bet šis te piedāvājums man piesaistīja uzmanību, jo auto bija ļoti interesants, un tam bija vēl vecā numurzīme. Un nē, tas nav Passats, un jā, es zinu, jūs tagad neredzat, kas tas par auto, bet tas, lai paliek mazliet noslēpumā, es mazliet vēlāk jau atklāšu, kas tā ir par tačku. Un lasot šo ziņu, es izdomāju, uzrakstīšu viņam, ka papētīju savus finanses un izskatās, ka man varētu pietikt naudu šim auto. Un sarunāju doties uz Rīgas pusi, viņu satikt. Un jā, ja tas būs joks, tad visiem tā būs mācība nepirkt automašīnas par 1 eiro. Un vai tā tiešām ir patiesība un kādu auto viņš man pārdos, mēs jau pēc brīža kopā noskaidrosim. Iekārtojas ērtāk, paņem tās siermaizītes ar melno tēju un laižam kopā piedzīvojumos. Mēs tagad braucam uz Rīgu no Liepājas. Mums ir pāris stundiņas laika padomāt, vai uz galā tiešām gaida tačka, kur es vēl jums neesmu atklājis, bet jau pēc brīža mēs to redzēsim. Kā jums liekas, ko pa 1 eiro var nopirkt mūsdienās? Čau, vecīt! Prieks tev satikt dzīvē. Tu esi čalis, kam patīk tačkas un kurš labo zobus? Jā, tieši tā. Tieši tā, jā. Laboju zobus, patīk tačkas un kopš bērnības neko nevar izdarīt. Zobus arī kopš bērnības patīk labot. Kā var ienākt prātā ideja, ka tu gribi būt zobārs, kad izaugs liels? Tas ir tā, ka man visa ģimene ir zobārsti. Okay. Tā ir tā kā dinastija. Tētis, mamma, tur zobtehniķi, viss ir saistīts savā starpā. Tačkas ir tieši tāpat no tēta. Kā viņam patīk, tā arī man. Šis viss tiešām nav iestudēts. Viņš man uzrakstīja Instagramā, un mēs par 1 eiro šodien nopirksim tačku. Ļoti īpašu tačku, ko viņi vēl nezina, kas tā ir par automašīnu, bet pēc brīža mēs to uzzināsim. Tāda automašīna man nav bijusi. Un, dāmas un kungi, automašīna, ko mēs šodien ņemam par 1 eiro. Tadā! Šī nav tā mašīna. Ir runa par kaut ko, ar ko mēs varam braukt ziemā. Ar šo mēs teorētiski varam braukt ziemā, bet tas nebūs tik jautri. Dāmas un kungi, mēs runājam par Mērsīti. Tadā! Pakaļpieziņa, manuāls, 2 litru benzīns. Ej, vecīt, izstāst, kā tu tā izdomāji uzrakstīt man Instagramā un, rekur, tačka. Viņi bija domāts kā projekts uz restaurāciju paņemt, bet, bišķi tā ļoti sālīti sanāk viss tas darbs. Tu viņu vispār redzēji dzīvē, ka tu viņu nopirki? Jā. Jā. Viņi ir ar kaut kādu, kas viņi nopūsta, ko raptoru? Jā, viņai virsū raptors ir pūsts pirms 1,5 vai 2 gadiem. Motors viņai ir mēģinājis šķinīt, sataisīt, nesuloja. Uzreiz, ka pirku redzēja, kad ir caurumi, bet nestādījos priekšā, kad viņi pacēla, kas tur realitātē ar viņu notiek. Ja? Un tad man bija izvēle, vai viņa dosies uz Tolmetu, vai viņa dosies pie tevis. Tu zini, ka te arī nekāds baigi labais ceļš viņai nebūs. Viņai nebūs, bet vismaz kādam būs interesanti paskatīties to starp mani, ja? Un manam mazajam bračam arī. Un tad es viņu izdomāju tev pārdot pa 1 eiro, redzēt, kas ar viņu vismaz dzīvē notiek, jo Tolmetā viņai tas stāvoklis būs bēdīgāks nekā pie tevis. Klausies, bielies, ka tu man sūtīji, tad te bija vēl šitais te? Te viss ir, jā. Tad ir tā toča eiro senā. Taisījām ciet kapatu un viņš izkrīt ārā, bet mums ir. Blembiņa ir, jā. Šitās nevar vecīt. Tā jābūt pareizi. Tas mums ir, tas ir salīmēts, jā, viņš tur mazliet izlūza. Tur varbūt ar MacGyvereni nē, bet ar kaut ko viņu vajadzētu mēģināt kaut ko vajag ielīmēt iekšā. Jā, Mersis bez emblēmas nav Mersis. Tieši tā. Nav tā, ka Rīgā viņi zoga šitās emblēmas? Jā. Ir, vai ne? Jā. Labi, izstāst. Tu gribēji šo automašīnu tad restaurēt? Jā, doma bija restaurēt un likt uz VS numuriem. Tas mums tāds ģimenē ir hobijs, atjaunot tās mašīnas. Un savest viņas līdz tā, lai būtu pilnīgā stīgā, lai ir prieks braukt, bet šeit darba bija tik daudz, kad man necēlās rokas, un tas viss remonts izmaksāja burtiski vairāk kā viņas vērtība. Un tad es sadusmojos un nopirku citu Mercedes, kas 5 reizes dārgāks kā remonts sanāk. Tad tu šodien esi atbraucis arī ar to Mercedes, ja? Jā, tas ir tas, ko es nopirku dusmu brīdī, kad es sadusmojos uz šo.
Starp citu, mums Jelgavā ir viens čoks, kurš nenormāli labi metina. Tā kā Matīs, sveiciens tev. Es domāju, ka es tev pažēlošu, tev šo tačku nevedīšu. Kas tā ir par mašīnu? Tā ir 300 kupēja. Jā, diemžēl nav manuāls, bet ir automāts. Tā ir viena no 15,000, kas ir saražota tieši šādā versijā. Viņai ir rindinieks, 3-litnieks. Jā, un tur pussolis līdz EMG. Salonā jau ir EMG pazīmes, viņam viss kā vajadzētu būt. Oriģināli EMG diski, kā vajadzētu būt no rūpnīcas. Un tad viņš ir pilnībā atjaunots, tikko ar maziem remontdarbiņiem izgāja. Un vēl tikai plēve palikusi uzlikt caurspīdīgi, lai būtu stīgā. Kāda vērtība šai tačkai ir vispār? Tagad pēc visiem tiem, kas viņam ir izdarīts un vēl tiks darīts, viņas vērtība varētu sasniegt līdz 40,000. Jo, ja paskatās Eiropā, tieši tādu modeļu šādā stāvoklī no 20 līdz 30. Un viņš šobrīd ir gandrīz 80% tā, kā viņam vajadzētu būt. Drīz jau jāliek ziemas miegā, ne? Iekšā. Viņam šonedēļ pēdējā nedēļa uz ceļiem. Ok. Jā. Uzkūpināt ar automātu var? Var. Var? Var. Es neticu. Ir kūpināts, bet pēc tam automātam nācās eļļu mainīt un bija baigās problēmas. Tā kā var, bet vienreiz. Jā, var, bet vienreiz. Ok. Sanāk, tu pāršūsi salonu noteikti, ne? Tikai vienu krēslu pāršūšu, tas ir vadītāji, vispārējais. Lai paliek oriģināls. Jā. Jādabū tas audumiņš, tas ir diezgan rets viņam. Šitas jāpāršoja, plēvi jāuzliek, lai nebojā krāsu. Un grūti bija nokārtot vēsturisko statusu šitai tačkai? To jau es nopirku ar VS-iem. Ok. Tu var uzgāzēt? Jā. Parādi, kā skan. Es zinu, ka es esmu noraudzis bembists, bet man ļoti patīk šitie merši. Uzraujam redlainā, pamēģinām riktīgi. Davai, aiziet! Labs! Labi, nevajag, degviela beigsies. Kaut kāds litrs aizgāja tikko, ne? Kaut kāds pusotrīt. Jo uz simtiņu viņš mums ēda aptuveni 25-30 litri. Un ēd viņš 98-100 tikai. Jā? 98-100? Jā, jo viņam oriģinālā grāmatiņā paredzēts 98-100. 100 pie mums var dabūt tikai vienā vietā. Tas ir pie ostas, bet tā 98 viņš man ēda. Diezgan dārgs prieks īstenībā, ne? Jā, tas nav. Motoram viņš ir tāds, viņam vajag to... Viņam vajag lielāku to oktāniņu, lai būtu tā pilnā jauda. Jo jauda viņam kopsumā ir 250 zirgi. Nav nekas dišs, bet tā, lai slīpa aizietu līkumā, pilnīgi pietiek. Man liekas, ka tas ir vairāk tādām jaunākām mašīnām. Nē. Tur jau ir tas, kad no 90. tas 100. sākās visiem S6, EMG meršiem, MK-am vecajām. Jau tur, ja ir saglabājusies diezgan labā stāvoklī, atverot benzīna bāciņu, tur ir rakstīts, cik viņam jālēj. Un ja tur ietver 3 litriem vai 2.8 turbo, tad tur visiem ir sākot no 98. ieteicamais. Klausies, baigi interesantā stūras forma īstenībā. Tāda, mazliet pat futūristiska. Pussolīs līdz EMG. Ja būtu EMG, tad šitam te būtu iegravēts metālā iekšā līnija. AMG, ja? Jā. Jo šitie ir viena no tiem pirmajiem modeļiem, kad vispār viņi sāka tā kā ritīgi laist EMG ārā. Cik es palasīju par viņiem sapratu. Mēs abi esam tādi lieli čoki. Mums, man liekas, vietas diezgan daudz šeit. Ne? Viņš ir plats, man tēvs ir vispār 2-metrīgs. Un viņam šeit ir gana daudz vietas, tā kā ir ērti braukt. Vienīgais no braukšanas, kas tev ir jārēķināt, ka tas ir kuģis. Jā. Ka tev ar viņu ir jārēķinās, ka tu vari neizgriezties kaut kur. Tā viņa vadās ideāli. Elektriskie. Tā ir apsilde? Tā ir sēdekļa apsilde. Tā ir apsilde šitam, ja? Jā, viņš silda. Viss strādā viņam. Bet nomest galviņas var. Tā meža leģendārā poga. Uzspied šo te pogu, un tad šīs te galviņas aizmugurē, viņas nokrīt lejā, lai tu redzi spogulī normāli, ne? Jā, tikko tumbiņas viņam arī ir pārliktas. Ir ieģērbts oriģinālajā čeholos, visus, lai neredz, bet tumbas tur ir jaunas saliktas. Tas ir respekt, ka tu viss paslēpts, ja oriģināls tā kā vajag. Jā, viss ir paslēpts. Šeit varētu kaut ko arī, ne? Oriģinālāk uztaisīt no šī tāda. Var mēģināt, ir meistari, kas tos vecos maģus pārtais uz Bluetooth un augstsēm un tā tālāk. Viņam nav bardačoka. Viņam nav? Kupējai ir tas joks, ka viņai nav bardačoka. Vienīgais bardačoks, kas tev ir, tas ir
tieši tik daudz vietas tu dabū. Šitādai milzīgai mašīnai nav bardačoks iekšā, ko tu stāsti? Es tā, kad viņu nopirku, es ilgi meklēju, kā attaisīt vaļā, bet te ir tikai airbags iekšā un viss. Tur ļoti daudz līķis varētu salikt iekšā. Nu, vismaz 2 vai 3. Liekas, kas notiek, kad Mērša saimnieks sadusmojās, kad viņš ir nopircis miskas, viņš nopērk kaut ko 5 reizes dārgāk. Tu esi zobārs? Tev tagad ir sava praksa arī, ja? Man ir sava praksa, es strādāju arī diennakts zobārsniecībā. Esmu zobārs, rauju zobus, protezēju zobus, tīru kanālu zobiem. Principā daru visu, ko vien varu. Arī Rīgā, ja kāds vēlēs, var aiziet pie tevīm, mēs tev varam maz reklāmu ieblēst iekšā, ja? Jā, droši var zvanīt. Es strādāju apmēram 5-6 dienas nedēļā pēc vajadzības. Nav bišķi pa daudz? Nu, kaut kā ir jāuztur autoparks. Savādāk jau nevar. Iedomājies, čals grindo rītīgi naļiku, lai varētu vienkārši autoparku uztaisīt. Un to viņš dara, labojot zobus. Es neko tādu vispār nekur nebiju dzirdējis Latvijā iepriekš. Vecīt, viss cieņ, tas, ko tu dari. Kas tev vēl tāds interesants īstumā ir? Ko jūs saka, ģimenē, kas ir tāds? Ģimenē ir tas, ka mums ir cigāriņš. Okay. Jā, arī uz VS numuriem pirmais Žigulis, 72. gada, Golf 4. GTI Special Edition, kas ir 1 no 1000 tikai. Jā, viņam tur ir stiprināks motora bloks, bet dīzelis, tāpēc ļoti rets, iet kā raķete. Nu, tad kupeja taisam un man ikdienā... Audi kupeja Quattro, ja? Jā. Kura gada? 88. ja nemaldos. Klausies, ja jūs ierakstīsiet komentārā un viņš atļaus, tad mēs varbūt kaut kad pie tevs ciemos varam aizbraukt. Jā, noteikti. Tu parādīt savus dārgumus? Jā, var sarunāt, apskatīties. Ideāli. Ja jums interesē, noteikti ierakstam, mēs aizbrauksim ciemos, jo izklausās, ka viņam ir ko parādīt vēl. Reāli krūti. Nopirki, aizvedīji, apskatījies, saprati, riktīgi sadusmojies un nopirki to tačku. Ja? Tas pats stāsts ir tā, kad es darbā naktsmaiņā sēdēju, man nebija ko darīt. Šķirstīju Facebook Marketplace, skatījos kārtējo misanīti, ko varētu ieķert. Tad izlaicu šitas par normālu naudiņu. Es aizbraucu, izbraucu ar viņu, ja, turējās uz ceļa normāli, viss man patikās. Tad es viņu tā arī paņēmu. Tad es viņu atvedu šeit pie meistara, tā kā lēnām viņu činīt augšā. Un tad uzcēla viņu augšā, un tad atklājās tas šausmu stāsts, kas tur apakšā ar to grīdi notiekās. Un tad, es sadusmojos. Jā, un tajā pašā dienā, kad es uzzināju, cik man viņai ir jāiegulda, es nopirku savu Mersi. Cik tev pateica, cik ir jāiegulda iekšā? Ap 2500 remontā. 2500. Tad mums būs jautri. Jo man ir plāns šo te automašīnu ziemā ielikt dziesmā. Zāne arī grib patrenēties driftot, un es domāju, šī ir ideāla tačka. Kopumā izstāst, ka salons ir normāls. Nu tā, kad vispār, viņš nav bijis kā Bīters, ne? Nē. Viņš ir pavadījis jauneklim, cik es sapratu no viņa uzdāvinājis vecstāvs. Jā, un tad viņš gribēja pirkt savu Honda Civic un pārdeva šito. Šitie mērši laikam riktīgi rūsē vispār, vai ne? Viņi drausmīgi šitie rūsē, jā. Es domāju, ja nebūtu šitais te Raptoriņš virsū, tad es domāju, mēs te vēl visu kaut ko ieraudzītu, ne? Jā, noteikti. Tas ir vienīgais, kas viņu pasargā no Latvijas. Te ir mēģināts kaut kas darīts, te ir likts. Lampas ir saliktas jau citas. Tā kā viņš bija iesākts kaut ko darīt, jā. Bumpers tā kā AMG jau uzlikts priekšā. Bļāns, man viņš ir jādabū uz ceļa. Man ir jādabū viņam apskati. Viņam pēdējo reizi apskati ir, viņam beidzās, 21. jūlijā beidzās apskati. Es skatos un man... Tas nav eiro. Tu vari man 50 cents iedot? Man pietrūks tačkai. Nenopietni. Man nav. Un pietrūks 50 centu mašīnai. Pārējos, domāju, es te saksīšu. Un te ir 50 centiņus lūdzu iedod. Es tev atdošu. Procents būs. Cik procents? Man vajag jaunu somiņu, to maziņo somiņu. Lielā man Perekupu? vajag mazo. Jā. Pusi? Jā. Pusi no tačkas mums ir. Jā, tā ir tad man mašīna. Kā tad? Jā, es tev pusi. Es tev atdošu tos 50 centus. Tu gribi apskatīties tačku, ar ko tu ziemā liks slīpī? Ak, Dievs, es jau nevarēšu, mans garās kājas pasties. Tur jau var sakurķīt. Kā? Šis ir forši. Kas tad? Šitas rulējumais loks. Patīk, kad var atrolēt? Jā. Kas tas tāds ir? Nav ne jausmas. Pasies labāk, kas te ir. Kur? Te. Es domāju, tur būs zirneklis. Nē, tur ir rūsa, ne jau zirneklis. Te ir rūsa.
Puisi, domāju, tur kaut kāds zirnekļu vidzeni tu man rādīs. Pasies no priekšu, smuki izstāst. Kā viņi tādi grubuļāji? Jā, ļoti smuka. Vislabāk, man liekas, var atrast trūsu, pacel augšā viņu. Jā, mēs meklējam, kur tur Ruslans dzīvo. Gandrīz kā Flintstone mašīna. Jā. Te ir normāls kraukšķis, klausies, ne? Tur ir. Paldies Dievam, uz arkām nav, bet visi grīdi ir mainām. Īstumā riktīgi labs dāmas. Mazliet mums te ir panelīts iesprādes. Bet salons tāds foršs. Nav tas trakākais variants. Kukas ar to sēdpozīciju aizzemojas, es bišķi pa lielu. Kur ir kapholderīši arī. Te kaut kas ir dzīvojis iekšā. Ko tu salauz tikko? Jā, kur cilindrs ir ārā. Jo, tev taču nevar vispār neko atstāt. Viņš pats izbeidzās. Kā viņš pats izveicās? Nu jā. Man patīk lauzas savas mašīnas. Tātad te būs 50 centi puse. Un tad man bišķiņi ir tā pagaidi. Tā ir šaiba. 3,6. Tā 20. 23, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jā. Un kamēr es skaitu cīceni Mercedesam, 23. mēs ātri apskatīsimies, kā šī tačka izskatās pie mūsu draugiem Car Vertical, kur, paņemot šo te automašīnas VIN numuru, ievadot tur, mēs varam apskatīties, kas tad iepriekš ir noticis ar šo automašīnu. 30, 35. Izskatās visi diezgan normāli. Mēs, protams, redzam, ka šī tačka ir bijusi visu savu dzīvi Latvijā, kas arī nozīmē, kāpēc ir tik ļoti viņa izrūsējusi. 45. Arī mēs varam redzēt bildes no 2021. gada, kur, man liekas, vēl tas Raptors nav uzlikts virsū, un mēs redzam, kurās vietās, ja ieskatāmies tajās bildēs, var redzēt, kur tas špaktels ir likts virsū, un kur visticamāk zem tā Raptora, tur arī ir caurumi, jo tur izskatās kaut kas vienkārši piepinzelēts. Bet tā, kopumā viss ir normāli. Vienīgais tas, ka, jā, visu to mūžu ir autiņš bijis Latvijā, un tāpēc tā Latvijas sāls viņi ir vienkārši apēdusi. Bet, ja tu esi nolēmis pārbaudīt savu tačku noskatīto, tad manā šajā te video aprakstā atradīs linku ar promo kodu, kur tu to visu varēsi izdarīt lētāk. Bet tagad izskatās, ka esam saskaitījuši šo te sīceni un esam gatavi nopirkt Mercedes. Tu domā, ka tā ir slikta ideja? Ko? Tā ir slikta ideja, jā. Tā, labi, re, kur ir svinīgais moments. Tu noteikti pārskaiti, bet vajadzētu būt. Jā, Ko? Paldies. Dīls. Paldies tev, vecīt. Un tā mēs, draugi, esam nopirkuši jaunu problēmu. Ir iespēja vispār aizbraukt uz Liepāju. Viņš nav kustināts kaut kādā Es domāju, ja tu nespiedīsi pāri 80, tu aizies līdz Liepājai. Uz 120? 120? Fui, 92? 92 mošs aizies, bet 95 nebūs. Tur tā kā atdalīsies no grīdas pēdējai Es kripacīši. varētu domāt, ka mošs bāka tev uz zemes nokritīs, bet tā, cerams, ja nepārsniegs, tad būs ok. Būs labi, 92. 92 Jā, maksimums. vecīt, paldies tev, Jā. Lēs, super. Mēģinām piešķilt tagad. Mums tomēr 215 km jānobrauc. Tev var kruķīt to beņķi kaut kā arī, ja? Kaut kā varēja, jā. Liekas, baigi kājas stūri, ne? Tā stūri iet. Viņam ir milzīgi stūri. Ne? Paskaties šitā te. Īsmā vieta ir vienkārši tā stūri milzīgi. Viņi ir milzīgi. Tā kā visiem meršiem veciem. Davai aiziet, pirmais šķīliens. Spolējās? Spolē? Spolējās? Jā. Patīkam redzēt, ka viņš dzīvo, bet es novēlu jums veiksmi tik līdz Liepājai. Klausies, ko nozīmē tā milzīgā izsaukuma zīme šeit? Šitā te? Tas ir par roķeni. Viņai tas tur sensors nestrādā. Viņa ir nolaista, bet viņš domā, ka viņa ir pacēlta. Ok. Tad jau viss kārtībā. Jūs iedomājaties, es tikko pa €1 nopirku Mercedes. Mega liels paldies Čalim, ka viņš man uzrakstīja.
Jo pārsvarā viss, kas man Instagramā raksta ar kaut kādiem mega piedāvājumiem, lielākā daļa grib pārdot 3 reizes dārgāk nekā tirgus vērtību. Un tad ir kaut kādas mašīnas, kuras es īsti nevaru aizbraukt pakaļ, jo tas ir kaut kur ārzemēs. Bet šīdais te gadījums es neticēju līdz pēdējām brīdim, kad es tikšu pie Merša. Apskaties, kas tur pa žurku stāv. Tas jau bandīt tricārs. Tā nav žurka. Izaicinājums būs, vai mēs dabūsim šeit tačkai apskati. Un auto nopērkot tačku gan drīz veiksmīgi aizbrauc uz Liepāju, un tad vairākus mēnešus nostāvēja. Bija citi projekti, kas jāpabeidz un nevarēja pieķerties šim te Mersim. Man arī negribās veidot atsevišķu video, kur tikai aizbrauc pakaļ tačkai, bet gribu savākt vairāk materiālu, lai tās sērijas arī būtu interesantākas tev. Tāpēc arī šī sērija sākās vēlā rudenī un tūlīt turpināsies ziemas vidū. Un es gribu arī pateikt lielu paldies visiem, kas piesako manam kanālam, jo esam jau tik tuvu tiem 100 000, un tu nevari iedomāties, cik daudz man tas nozīmē. Un ja tu neesi vēl pievienojies, bet tev patīk šie te video, priecāšos, ja nāks bariņā. Šajā brīdī mēs esam automašīnu atveduši, bet ir pagājis kāds lielāks laiks. Īstenībā pa video bijuši vairāk ziemas ar Liepājā. Šobrīd ir viss nokusis nost. Bet mūsu Mersīts te ir pavadījis kaut kādu laiku, kopš mēs viņu nopirkām. Šodien mēs esam atbraukuši pie garā. Mēs viņu uzdzīsim uz jaudas stenda arī šodien apskatīties, cik zirgi šitam aparātam ir. Bet sākumā mēģināsim viņu dabūt pie dzīvības, jo viņš tagad ir stāvējis diezgan daudz mēnešu, un šo mums obligāti ir jāatliek. Bet šodien būs īstenībā tas moments, kad mēs sapratīsim, cik liels ieberziens ir. Mēs sapratīsim, vai šito tačku vispār ir jēga celt augšā. Es esmu ļoti pesimistisks, ko pa eiro var nopirkt vispār. Garais jau dzirdot par Mercedes, jau tikko iekāpu, viņš jau mūk projām. Nevar sagaidīt, vai ne? Jā, so excited. Zinu to sajūtu, ka jūs nopērkat rītīgi miseni, un jūs pat negribat skatīties, kas tur apakšā ir. Es šidā jūtos šobrīd, bet nav variants, tagad apskat dabūšanu te. Paskaties šito te, paskaties. Kā te var būt kaut kas labs vispār? Bet tas ir eiro auto, jāatcerās, jā? Oju dzīvība. Nav sūdīgi pa eiro, ne? Kaut kādus 4 mēnešus tā mašīna ir stāvējusi. Piemēram, ja mēs šo te nofilmējam tā tuvu, izskatās rīdīgi sūdīgi, un tu saproti, pa ko es stāstu. Bet, ja mēs paējam rīdīgi tālu, vēl tālāk bišķiņ. Nē, vēl bišķi tālāk jāpaiet. Jā, es domāju, kad nav fokusā, tad izstās nereāli stīgā Mersis īstenībā. Un arī fokusā īstenībā arī no šeienes ir ok. Tagad ļausim viņam mazliet uzsilt, un man īstenībā ir ideja, kad jāpamēģina viņu iemest vienkārši tāpatās pasīties, kā viņš metās. Lai arī cik sūdīgi izsītos, tas tomēr ir Mercedes. Līdzīgi kā eiro hotdogs, jūs negaidiet tur neko baigi superīgu. Teikšu, kā ir izstījās ļoti skumji. Teikšu, kā ir arī salonā likās, ka būs skumji, bet likās moši nofilmēsies normāli. Baigi jākaķa augšā. Piedod, Arči. Piedod. Es tev grīz uzbraucu, bet es centīšos tā nedarīt. Nevar izmanības tik viegli iemest. Baigi jāsit pa sajūgu, man liekas. Pirmo. Reāli sanāk, baigi mocīt viņu. Pa vidu stāvēs, moška? Jā, man bišķi bail, bet vai būs labi, es visu kontrolēju. Kāpēc Arčis sabijies? Kādreiz esmu uzbraucis viņam virsū un neesmu. Man kaut kā liekas, ka es esmu gatavs ieguldīt liels līdzekļus šajā eiro miskastē, lai viņi dabūtu vismaz gada apskatu. Bet ja Zan, tu skaties šo video, tad tas viss ir tikai kontentam. Šodien es nejūtos tik ļoti pārliecināts, kā es biju, ka es ar Passatu biju iebraucis pie tevīm. Jo es domāju, ka mēs šodien tuliņās būsim mazliet skumīgākā garstāvoklī. Vispār jautājums, vai viņi pacelsies? Es dzirdu, ka tur krakšs diezgan, jā. Tā ir paktelta viss, jā.
Labi, sāksim ar rūs. O jā. Te kaut kas ir darīts. Te mums ir ielāps, bet šitā vieta viss tā iebrauc iekšā. Te mums ir tas, ko mēs redzam. Salonā, tas, ko mums rādīja. Šitien, pazies, te ir kaut kāds divnieks bleķis iemetināts. Šitais te viss gabals. Jā, toči. Tas tieši tāpatās arī būtu izdomājis, ka vajadzētu tā darīt. Tā kā netika darīts, jā. Vienīgais, ka mums te trūkst viss tā, teiksim, lanžerona daļa. Viņi neturpinās, zini. Apskatē par to varētu pieksīties? Protams, jā. Te vēl ir. Zini, kā viss te iet. Te mums nav nekā. Viņš vienkārši nopūs un te ir plāksni pielikt. Tur ir noteikti bijis Flintstone-nieks un viņi ir izcinājuši to šitādā veidā. Jā, te grīd. Ej, tu dīrst. Tev nebojā, jā? Apskatē, viņi to paši darīt. Tu izbaudi šito gareiz tagad? Bļēd, močī, Jā, te šitais tas stūrs pa lielam nav. Nav jau tik traki. Mums nav grīdas. Pa lielam te ir čābīgi. Labi, tad te varētu būt vēl forši. Ej, jā. Šito mēs varam atstāt, ņemam nākošo. Jā, te jau īstenībā, redzi, no šīs vietas te var redzēt viss šitais te stūrs, tas jau ir pārmetināts. Tas ir uztaisīts. Un šitiem vēl ir problēma, ka viņiem tilti lūst ārā. Jā, te jau ir, zini, te viss ir caurs. Te viss ir yes. Tā mēs būtu tikuši. Zigā, es cerēju, ka būs tā, ka tipa sūdīgi, bet tu tāds, mēs vienu plāksni ieliksim, viss notiks. Tā ir reāli sūdīgi. Pa šiem caurumiem slimības lapu var dabūt? Vai tur ir trīnieks? Nē, trīnieki jau nē. Tie ir caurumi. Teiksim tā, tad tur nekrīt cauri, tas ir kā viņš novērtēs, apskatē. Bet es domāju, ka nē. Surprise, motherfucker! Te visi no šīs puses ir tik labi redzēt. Un šitien arī, zini? Cik balvas tu dod? Pa tehnisko stāvokli. Jā. Kāds 3, 4. Tu jau mums tik sūdīgi. Ne vairāk. Tas ir gandrīz sekmīgs. Tikpat daudz, cik man matemātikā bija. Līdzīgi kā man, jā. 4 balvas no 10 īstenībā tas nav arī 2. Galā. 2 būtu laikam, tad jau būtu stabils trīnieks. Tas saucās tā, kad vienmēr var būt sūdīgāk, jā? Jā. Zini, kā man liekas, īstenībā vajadzētu uz apskatu aizbraukt šito? Pofigā, jā. Tipā mašas vīrs. Utopija. Nē, varbūt vienkārši varētu dabūt rēcīgi sarakstu ar visādām lietām, kas tur ir. Tā vajag aizsūtīt kaut kādu smugu blondīnu. Izbrauc man liekas, šajā gadījumā arī smugu blondīnu nedarēs. Nē, tur būs vai ritīgi slikti, vai visai visi. Tad ir reāli tomēr ritīgi slikti, ne? Zini kā, materiāli tā, ja viņš nav metināts, ir caurumi, nav problēmas, griežam ārā metinam. Ja ir jau metināts un tu nezini, kas tur ir sadarīts, tad tu nezini, kas tur ir apakšā. Principā ņems nost visticamāk tā, kā viņš visur ir taisīts, ka tu ņems nost, tad tur būs ļoti slikti. Tur ir vēl sliktāk. Mums, ko varam iečukot, cik liela jauda viņam palikusi ir? Kas viņš ir pēc dzinēja? Kaut kāds divnieks? Man liekas, ka divnieks, jā. Divnieks. Vai not? Piekar turās un maucam. Piekar, bet viņi turās, domā? Jā, tagad mēs sapratīsim, cik jaudīgi tačku tu vari nopirkt pa eiro mūsdienās. Un garajam tagad ir stends, kur to var pārbaudīt un arī regulēt, ja nepieciešams. Un es ceru, ka tā tačku tu līdz šeit neizšķīdīs, jo ar šādu miskastu var arī pašu stendu sabojāt. Bet garais teica, ka sajies. Jā, bet es saprotu, ka viņam nav tahometrs, vai ne? Kāpēc? Ir? Ir, bet laikam nerāda. Pulkstenis ir. Bet pulkstenis ir labāk, tu zinās vienkārši laiku. Bet viņš nerāda pareizi. Čau, vecīt? 12 likās. Bet klausies, nemetina mašīnas? Nē, viss slikti.
Veicīt, tu nevar iedomāties, cik tev viss ir slikti. Tu zini, cik es nopirkšu to mašīnu? Kad 270 eiro. Nē, vēlreiz. 5 satak, 100 eiro noteikti. Nē, vēlreiz mēģinu. Vairāk par štuku? Nu saki. Pusotrīts. Nē. Tu kā tas nezinu, uz kur Nu galvu. novērtē apkārt, paskaties, cik viņi varētu maksāt. Tā, pusotrīts nebija. 100 eiro arī nebija. Nu, virs divīšu. Pa cik tu ņēmi šitādi? Nezinu, maks līdz 500 eiro. Viņi pa eiro nopirka. Novienu! Lai arī cik tas stulbi nebūtu, tad pirmā automašīna, ko es pie garā esmu uzzīmējis, ir šis Mercedes, kam visticamāk glīdās tilts izlidos ārā. Pasīsimies, kāda jauda viņam ir. Varam ātri ierakstīt komentārā, kā tev liekas, cik šim te aparātam būs beigās jauda. 70? 70. Garais, klausies, kāds sakars vispār, ka tev ir stends? Benzīns man ir asinīs, tas ir gan skaidrs, un visāds projekts būvē. No sākuma sev, tad sāk kaut ko cilvēkiem arī taisīt. Un apnīgi braukt uz lejšiem, mērīties? Es saprotu, ka man to vajag visu uz vietas. Es varu projektu uzsākt, pabeigt, atdot gatavu projektu vienkārši cilvēkiem. Principā arī tiem, kas grib būvēt pie tevis motors, vienkārši atbrauc un tu jau uzreiz pat nomēri, viss ir all included iekšā, ja? Jā. Tas ir krūti īstenībā. Tu dabū vienkārši gatavu mašīnu un, teiksim tā, nav visādas tādas lietas, kad aizbrauc uz Rīgu, nočakarējās tas. Braucam apakaļ, taisam, braucam atkal, jo tas ir šausmīgi dārgi. Jā. To visu var izdarīt tev uz vietas, tas, protams, cenu samazina. Tādā ziņā tie nav lieki izdevumi. Tad rakstam iekšā komentāros, kā jums liekas, cik būs jauda mūsu eiro Mersim. Tas, kas uzminēs visprecīzāk, tam būs garais uzdāvinās ceļojumu uz Grobiņu ar 912 autobusu no Liepājas un apakaļ. Tā kā rakstam iekšā. Es saku, ka varētu būt kaut kādi 69. Sajūts ir, kad ir īstenībā mazliet vairāk, bet tas iespējams tāpēc, ka vienkārši viss ir sarūsējis un tā mašīna ir diezgan viegla. Garais līties bišķi koncentrēk uzspēlēs. Tu vari garais ieblotot, ar ko tavs stends ir labāks kā kāds cits stends. Ir kaut kas? Tā godīgi sakot, ne labāks, ne krutāks vai kā. Ļoti labi pilda savu funkciju. Ja iet runa pa jaudu, cik viņi var nomērīt, tas ir pār pa 1000 zirga spēkiem. Ne tikai nomērīt, arī regulēt. Ir jaudīgs retarders. Un, viņš ir mūsdienīgs. Tā nav veca lieta vai kā. Tā kā jāņem vērā viena lieta, ka katrs stends rāda savu jaudu. To es esmu dzirdējis, jā, īstenībā. Tā tas ir. Teiksim, pirmkārt jau apstākļi, kādos tu aizbrauc uz to stendu. Šodien ir vēss, tu aizbrauc uz citu stendu, tad ir silts un tā mašīna katru reizi rādīs savu jaudu. Bet tā starpība jau kaut kādi 3 zirgi, ja? Plus mīnus 10 zirgi, tur var uz priekšu, uz apakaļ. Skatoties, cik jaudīga mašīna. Ja tev ir tīra atmosfēra, tad atmosfēra parasti rādīs, teiksim tā, tuvāk to ciparu. Turbo vairāk staigā, jo tur tās gaisa temperatūras baigi arī maina. Pirmais rāns ir parasti vislielākā jauda. Jauda pēc tam krītās, bet, teiksim tā, lai to jaudu dabūtu apakaļ, lai noturētu kaut kādā levelā, lai viņi tik drastiski nekrītās, liels kullers, tiešām milzīgs kullers, un tad tā jauda, teiksim tā, var arī pat stāvēt. Mums nav turbo, bet kullers ganums izstāsta diezgan liels. Mums ir vienkārši dzesēšana. Cik maksā atbraukt, nomērīt tikai jaudu, vienkārši uzbraukt virsū, pasīties, cik ir zirgi un aizbraukt projām? Tas ir 50 eiro. 50, ja? Okay. Ļoti daudz liekas detaļas te rodās. Šitādas figiņas un tā tālāk. Kur kloķīts palika? Tas neturās, es viņu nosvietu. Tur vairāk sev rokas saplēsīs nekā jēga. Garais atdod man kloķīt. Stūri negroz, stūri vienkārši tur taisni. Un pabrauc, pamēģina ieskrieties līdz 4. ātrumam. Mēs tagad gribam nokalibrēt apgriezienus. Respektīvi, tev vajadzētu iedzīties līdz 4 štukām un nospiest OK. Tas ir tā. Bet man rāda pulksteni. Štukām. Es tev parādīšu super, kad ir 4 štukas. Īstenībā es jūtos tagad tāds programmētais. Dāj, braucam! Būtu forši, ja 100 zirgi būtu palikuši. Pieņemsim, ne? Tas būtu diezgan cool.
Vismaz uz 161. Ironis. Mums ir 98 zirgi. 98? Jā. 98 zirgi. Skaties, viņi seju, pasies viņi seju. Saka, tik lēna mašīna te nav bijusi. Viņš neceļ vispār, viņš tur. Nē, it kā labi, 98 zirgi, nu. No 120 tas nav sūdīgi. Nu, redz, šitien viņš kaut ko lēkā. Labāk ir aiziet tā, ja? Jā, aiziet normāli. Uz augšu, ja? Jā. Mēs uz 163 viņu varam braukt. Jā. Nu, tas ir krūti īstenībā. Mēs varam braukt uz Nürburgringu. Steinam ir ļoti liela masa, viņam to ceturto ļoti grūti uzgriezt. Es gribētu dabūt, teiksim, maksimālos apgriezienus. Nu, cik viņš tur griež, 5 štuku kaut ko tādu. Mēs viņu pārkalibrēsim, bet uz 3. ātrumu. Davai. Te nu mums ir 102 zirgi, 186 ņūtoni. Tā kā, nu, redz, mēs pamainījām ātrumus kā tādas, nu, 3. mums tas skats pa lielam diži nemainās. Nu, teiksim tā, ka mēs esam trāpījuši apgriezienās un tas ir, kas ir. Mums ir 6 štuku vismaz. 4. bija grūti. Nu, es teiktu, ka labs ķēniens. Lūdzu, saimnieki. Paldies. Super. Es šito nākamajam, kas pa 2 eiro pirka šo mašīnu, varēšu rādīt. Viņam ir iespējas kaut ko uzlabot. Bet labs, garais, rītīgi kruts stends īstenībā. Pasies izdzīvoši tam izkast. Brīnum notiek. Jā, bet arī nav jābūt Ziemassvētkiem, lai tā notika. Nē. Varbūt, Rob, tev vajag vākt ziedojumus, lai visi uzšķinīja šito mašīnu. Es domāju, ka cilvēkiem ir vērtīgāka vieta, kur likt naudu iekšā. Kā jums liekas, ko man darīt ar šito automašīnu? Kā mēs apskatījāmies, nu tā bilde ir slikta, bet ja tu aizēji ļoti tālu un skaties, izstās rītīgi stīgā. Aiz mašīnām vispār? Aiz mašīnām vispār labi izskatās. Es domāju, mēs varētu mēģināt dabūt melno un pēc tam vēlreiz melno un 2 mēnešus pakatāt gadā ar viņu. Ejo, vecīt, milzīgs paldies tev, rītīgi krūti. Vienīgā lieta, ko es vēl gribu, kur tev golfiņš stāv. Un es gribu, lai tu pastāsti, ko tu tur esi izdarījis. Tas ir eksperiments, teiksim tā. Es gribēju saprast, ko no tā 1.9 var dabūt ārā. Tur bija vairākas vienkārši versijas. Tur ir pliks atmosfēra, cik ir jauda. Tad ir ar tīru kompresoru, tad ir kompresors ar turbo, nu, cauri pūšot, tad bija single turbo. Un tas pēdējais, teiksim tā, tas labākais, no kā reāli visvairāk jaudas nāk ārā, tas ir kompauns. Tas ir 2 turbīnas, viena ir maziņa, viena liela un lielā pūš caur mazo. Un ar to es dabūju visvairāk 273 zirgus un 540 ņūtons. Priekš 1.9 tas ir maksimums, ko var dabūt ārā. Es biju iepūts 3,5 bārs, tad es iepūtu 4, nekas nemainās. Nu, tad tas ir the end of story. Un īstenībā viņa YouTube kanālā varat apskatīties, ka viņš to reāli mēra stendu, kur arī ir pāris kadri. Tehniskajiem džekiem šitas būs ļoti interesants materiāls. Greita, mēs tev mīlam! Kāpēc tās visas trubas tur ir tā ārā sataisīts? Nu, vēlāk viņš viņu taisīs jau, ka var pa ielu braukt, viņš to visu smuku saliks iekšā motorā. Viņš teica, ka šobrīd tā izskatās, lai viņam vieglāk tur ir mainīt un eksperimentēt. Krēsls salūza. What the fuck? Šitā puse iegāja riktīgi iekšā. Jā. Tur ir caurums grīdā. Skrūvei, paskaties. Un viņa bija atstutēta pret to atslēgu. Vecīt.
Šitas galīgi nav labi. Un es, protams, jūtu, ka tas beņķis tā šitā te paliek. Es domāju, varbūt, skrūvu kaut kas nolūza. Bet rīktīgi, es principā varēju arī šitā pasauli sākt braukt. Tā atslēga izskatīs ārā tūlīt. Hei, tu Tu zini, kā, ja man tikko likās vēl, kad mēs easy peasy dabūsim slimības lapu, varēsim pabraukt 2 mēnešus, tad tagad izstāst, ka varbūt kaut kas ir mazliet jāsametina, lai dabūtu to 2. Man vienīgais negribētos aizbraukt uz apskatu un dabūt tā kā trīnieku. Vienā brīdī šis beņķis iekritīs iz zemē. Briesmīgi īstenībā. Tas man sprūst bremzes, Pat žurkai nav bijis tik slikti ar visu to rūsu. Tā, ka tev beņķis jau iet ārā. Celt augšā, man liekas, šis ir tas moments, kad ir jāpasaka tomēr, ka ne. Varbūt ir jāmēģina viņu tik daudz piečinīt, lai tas beņķis nekrīt ārā un ir jāiziet apskate tādā ziņā, ka melno dabūt 2 mēnešus. Baigais jautājums, un es ceru, ka jūs man palīdzēsiet, ierakstīsiet komentārā, un tad jau skatāmies tālāk. Šobrīd noliksim viņu atkal stāvēt un skatīsimies, ko jūs būsiet sarakstījuši, jo tāds piķis man toču nav, lai metināšanā ielikt vairākas štukas, bet kaut ko pārdīties ar melnajām, es domāju, ka mēs varētu. Tiekamies iespējams kādā citā merču sērijā. Čau! Lietus viegls, šālogā sitās, tas viss savādāk, kad likās signifikantā nozīmē visam tavām puņām kritās, nositās. Visi centieni kaut ko no jauna sāk no visa prom un stālu bekti ir atauja,